Dokuments numur 19. Līdzvērtīgās trīsvienības izcelsmes būtnes. Šī paradīzes grupa, kas tiek apzīmēta kā līdzvērtīgās trīsvienības izcelsmes būtnes, ietver trīsvienības dēlus skolotājus, kuri arī tiek pieskaitīti paradīzes dieva dēliem, 3 augstu supervisumu administratoru grupas un nedaudz bezpersonisko iedvesmoto trīsvienības garu kategoriju. Pat Havonas iedzimtos var pamatot iekļaut šajā trīsvienības personību klasifikācijā kopā ar daudzām būtnēm, kas dzīvo paradīzē. Šajā pārspriedumā aplūkojamās trīsvienības izcelsmes būtnes ir 1. Trīsvienības dēli skolotāji, 2. Gudrības pilnveidotāji, 3. Dievišķie padomdevēji, 4. Universālie cenzori, 5. Iedvesmotie trīsvienības gari, 6. Havonas iedzimtie, 7. Paradīzes pilsoņi. Izņemot trīsvienības dēlus skolotājus un iespējams iedvesmotos trīsvienības garus, šīm grupām ir noteikts skaits. To radīšana ir pabeigts un pagājis notikums. Sadaļa numur 1. Trīsvienības dēli skolotāji. No visām augstajām debesu personību kārtām, kas jums atklātas, tikai trīsvienības dēli skolotāji darbojas divējādā statusā. Pēc izcelsmes trīsvienības daba, funkcionāli, viņi ir gandrīz pilnībā veltīti dievišķās dēlības kalpošanai. Viņi ir saiknes būtnes, kas veido tiltu pār visuma plaisu starp trīsvienības un duālās izcelsmes personībām. Kamēr stacionāro trīsvienības dēlu skaits ir pabeigts, dēlu skolotāju skaits pastāvīgi pieaug. Kāds būs dēlu skolotāju galīgais skaits, es nezinu. Tomēr varu apgalvot, ka pēdējā periodiskajā ziņojumā Uversai paradīzes reģistros bija norādīts, ka kalpošanā ir 21,624,821 šāds dēls. Šīs būtnes ir vienīgā jums atklātā dieva dēlu grupa, kuras izcelsme ir paradīzes trīsvienībā. Viņi darbojas centrālajā un supervisumos, un katram vietējam visumam ir piešķirts milzīgs korpuss. Viņi kalpo arī atsevišķām planētām, tāpat kā citi paradīzes dieva dēli. Tā kā lielā visuma schēma nav pilnībā attīstīta, liels skaits dēlu skolotāji tiek turēti rezervē paradīzē, un viņi brīvprātīgi piesakās ārkārtas pienākumiem un neparastai kalpošanai visās lielā visuma nodaļās, uz vientuļajām kosmosa pasaulēm, vietējos un supervisumos un Havonas pasaulēs. Viņi darbojas arī paradīzē, bet būs liederīgāk atlikt to detalizētu apspriešanu, līdz nonāksim pie diskusijas par paradīzes dieva dēliem. Tomēr šajā sakarā var atzīmēt, ka dēli skolotāji ir augstākās koordinējošās trīsvienības izcelsmes personības. Tādā plašā visumu visumā vienmēr pastāv liels risks pakļauties ierobežota redzespunkta kļūdai, ļaunumam, kas raksturīgs segmentētai realitātes un dievišķības koncepcijai. Piemēram, cilvēka prāts parasti vēlētos tuvoties kosmiskai filozofijai, kas attēlota šajās atklāsmēs, virzoties no vienkārša un galīgā uz sarežģīgo un bezgalīgo, no cilvēka izcelsmes uz dievišķajiem likteņiem. Bet šis ceļš neved uz garīgo gudrību. Šāda procedūra ir vieglākais ceļš uz noteiktu ģenētisko zināšanu formu, bet labākajā gadījumā tā var atklāt tikai cilvēka izcelsmi, tā maz vai neko neatklāja par viņa dievišķo likteni. Pat pētot cilvēka bioloģisko evolūciju Urantijā, ir nopietni iebildumi pret ekskluzīvu vēsturisku pieeju viņa pašreizējiem stāvoklim un aktuālajām problēmām. Patiesu perspektīvu jebkurai realitātes problēmai, cilvēciskai vai dievišķai, zemes vai kosmiskai, var iegūt tikai ar pilnīgu un bez aizstriedumiem veiktu 3 visuma realitāšu fāžu pētījumu un korelāciju – izcelsme, vēsture un liktenis. Pareiza šo 3 pieredzes realitāšu izpratme nodrošina pamatu gudram pašreizējā stāvokļa novērtējumam. Kad cilvēka prāts apņemās sekot filozofiskajai tehnikai, sākot no zemākā, lai tuvotos augstākajam, vai nu bioloģijā vai teoloģijā, tas vienmēr ir pakļauts riskam pieļaut 4 spriešanas kļūdas.
Pirmais. Tas var pilnībā nespēt saskatīt galīgo un pabeigto evolūcijas mērķi, vai nu personīgo sasniegumu vai kosmisko likteni. Otrais. Tas var pieļaut augstāko filozofisko kļūdu, pārāk vienkāršojot kosmisko evolucionāro pieredzes realitāti, tādējādi izraisot faktu sagrozīšanu, patiesības perversiju un nepareizu likteņu izpratni. Trešais. Cēloņa sakarību izpēte ir vēstures studēšana, bet zināšanas par to, kā būtne rodas, nevienmēr sniedz saprātīgu izpratni par šādas būtnes pašreizējo stāvokli un patieso raksturu. 4. Vēsture viena pati nespēja adekvāti atklāt nākotnes attīstību, likteni. Galīgās izcelsmes ir noderīgas, bet tikai dievišķie cēloņi atklāja galīgos efektus. Mūžīgie mērķi nav redzami laika sākumos. Tagadni var patiesi interpretēt tikai korelētās pagātnes un nākotnes gaismā. Tādēļ šo un vēl citu iemeslu dēļ mēs izmantojam tehniku, kā tuvoties cilvēkam un viņa planētas problēmām, uzsākot laika telpas ceļojumu no bezgalīgā, mūžīgā un dievišķā paradīzes avota un centra visai personības realitātei un visai kosmiskajai eksistencei. Sadaļa numur 2. Gudrības pilnveidotāji. Gudrības pilnveidotāji ir specializēts paradīzes trīsvienības radījums, kas paredzēts dievišķības gudrības personificēšanai supervisumos. Kopumā pastāv tieši 7 miljardi šo būtņu, un katram no 7 supervisumiem ir piešķirts 1 miljards. Līdzīgi kā viņu līdzvērtīgie, dievišķie padomdevēji un universālie cenzori, gudrības pilnveidotāji izgāja cauri paradīzes, havonas un, izņemot dievišķošanu, tēva paradīzes sfēru gudrībai. Pēc šīm pieredzēm gudrības pilnveidotāji tika pastāvīgi nozīmēti kalpošanai dienu senčiem. Viņi nekalpo ne paradīzē, ne paradīzes havonas aploku pasaulēs. Viņi ir pilnībā aizņemti ar supervisumu valdību administrēšanu. Kur un kad vien darbojas gudrības pilnveidotājs, tur un tad darbojas dievišķā gudrība. Zināšanās un gudrībā, kas pārstāvēta šo vareno un majestātisko personību darbos, ir klātbūtnes aktualitāte un izpausmes pilnība. Viņi neatspoguļo paradīzes trīsvienības gudrību, viņi ir šī gudrība. Viņi ir gudrības avoti visiem skolotājiem visuma zināšanu pielietošanā. Viņi ir apdomības avoti un izšķiršanas spējas avoti mācību un izpratnes iestādēm visos visumos. Gudrībai ir divējāda izcelsme. Tā nāk no dievišķās ieskata pilnības, kas piemīt pilnīgām būtnēm, un no personīgas pieredzes, ko iegūst evolucionāras radības. Gudrības pilnveidotāji ir dievišķā gudrība, kas nāk no dievības ieskata paradīzes pilnības. Viņu administratīvie līdzgaitnieki Uversā, varenie vēstneši, tie, kam nav vārda un skaitļa, un tie, kas ir augstā varā, darbojoties kopā, ir visuma pieredzes gudrība. Dievišķa būtne var sasniegt dievišķo zināšanu pilnību. Evolucionārs mirstīgais kādreiz var sasniegt augšupejošu zināšanu pilnību, bet neviena no šīm būtnēm viena pati neizsmeļ visu iespējamo gudrības potenciālu. Tādēļ, kad viens supervisuma vadībā ir vēlmi sasniegt maksimālu administratīvu gudrību, šie dievišķās ieskata gudrības pilnveidotāji vienmēr tiek saistīti ar tām augšupejošām personībām, kuras ir sasniegušas augstos supervisuma varas pienākumus caur evolucionāras attīstības pieredzes pārbaudījumiem. Gudrības pilnveidotājiem vienmēr būs nepieciešams šis pieredzes gudrības papildinājums, lai pabeigtu savu administratīvo apķērību. Bet ir postulēts, ka augstu un līdz šim nesasniegtu gudrības līmeni iespējams var sasniegt paradīzes noslēdzēju pēc tam, kad viņi kādreiz tiks iesvētīti 7. gara eksistences posmā. Ja šis secinājums ir pareizs, tad šādas pilnveidotas evolucionāras augšupelšanās būtnes neapšaubāmi kļūtu par visefektīvākajiem visuma administratoriem, kādi jebkad pazīstami visā radībā. Es uzskatu, ka tāds ir noslēdzēju augstais liktenis. Gudrības pilnveidotāju daudzpusība ļauj viņiem piedalīties praktiski visos augšupejošo radību debesu kalpojumos.
Gudrības pilnveidotāji un manas personības kārta dievišķie padomdevēji kopā ar universālajiem cenzoriem veido augstākās kārtas būtnes, kuras var un arī iesaistās patiesības atklāšanas darbā, atsevišķām planētām un sistēmām, vai nu to agrīnajos laikmetos, vai kad tās ir nostabilizējušās gaismā un dzīvībā. Laiku pa laikam mēs visi saskaramies ar augšupejošo mirstīgo kalpošanu, sākot no sākotnējās dzīvības planētas, cauri vietējam visumam un supervisumam, īpaši pēdējam. Sadaļa numur 3. Dievišķie padomdevēji. Šīs trīsvienības izcelsmes būtnes ir dievības padoms 7 supervisumu valstībām. Viņi neatspoguļo trīsvienības dievišķo padomu, viņi ir šis padoms. Kalpošanā ir 21 miljards padomdevēju, un katram supervisumam ir piešķirti 3 miljardi. Dievišķie padomdevēji ir universālo cenzoru un gudrības pilnveidotāju līdzgaitnieki un līdzgairtīgie. Ar katru no šīm pēdējām personībām ir saistīti no 1 līdz 7 padomdevējiem. Visas 3 kārtas piedalās dienu senču valdībā, ieskaitot lielos un mazos sektorus, vietējos visumus un zvaigznājus un vietējo sistēmu suverēnu padomēs. Mēs darbojamies kā indivīdi, kā es to daru rakstot šo paziņojumu, bet mēs darbojamies arī kā trio, kad vien situācija to prasa. Kad mēs rīkojamies izpildvaras statusā, vienmēr kopā ir saistīti viens gudrības pilnveidotājs, viens universālais cenzors un no 1 līdz 7 dievišķajiem padomdevējiem. Viens gudrības pilnveidotājs, 7 dievišķie padomdevēji un viens universālais cenzors veido trīsvienības dievišķības tribunālu, augstāko mobilo padomdevēju institūciju laika un telpas visumos. Šāda 9 locekļu grupa ir pazīstama vai nu kā faktu noskaidrošanas vai kā patiesības atklāšanas tribunāls, un kad tā spriež tiesu par kādu problēmu un pieņem lēmumu, tas ir tāpat, it kā dienu senči būtu izlēmis šo lietu, jo visos supervisumu pannālos šādu spriedumu dienu senči nekad nav atcēluši. Kad darbojās 3 dienu senči, darbojās paradīzes trīsvienība. Kad 9 locekļu tribunāls pēc kopīgām apspriešanām nonāk pie lēmuma, visos nolūkos un mērķos dienu senči ir runājuši. Un tieši šādā veidā paradīzes valdnieki nodibina personisku kontaktu administratīvajos jautājumos un valdības regulējumā ar atsevišķām pasaulēm, sistēmām un visumiem. Dievišķie padomdevēji ir paradīzes trīsvienības dievišķā padoma pilnība. Mēs pārstāvam, patiesībā esam, pilnības padomus. Kad mūs papildina mūsu līdzgaitnieku, pilnveidoto un trīsvienības aptverto evolucionārās augšupcelšanās būtņu pieredzes padoms, mūsu apvienotie secinājumi ir ne tikai pabeigti, bet arī bagātīgi. Kad mūsu apvienotais padoms ir saskaņots, izlemts, apstiprināts un pasludināts ar universālo cenzoru, ir ļoti ticams, ka tas tuvojas universālās totalitātes slieksnim. Šādi spriedumi atspoguļo tuvāko iespējamo pieeju dievības absolūtajai attieksmei iesaistītās situācijas un attiecīgās problēmas laika telpas robežās. 7 dievišķie padomdevēji saziņā ar trinitizētu evolucionāru trio, vareno vēstnesi, vienu, kas ir augstā varā, un vienu, kam nav vārda un skaitļa, pārstāv tuvāko supervisuma pieeju cilvēciskā viedokļa un dievišķās attieksmes apvienojumam, garīgo nozīmju un realitātes vērtību gandrīz paradīziskajos līmeņos. Šādu ciešu radības un radītāja apvienoto kosmisko attieksmju tuvināšanos pārspēja tikai paradīzes dāvāšanas dēli, kuri katrā personības pieredzes fāzē ir dievs un cilvēks. Sadaļa numur 4. Universālie cenzori. Kopumā pastāv tieši 8 miljardi universālo cenzoru. Šīs unikālās būtnes ir dievības spriedums. Viņi nav tikai pilnības lēmuma atspoguļojums, viņi ir paradīzes trīsvienības spriedums. Pat dienu senči nespriež tiesu, ja vien nav saistībā ar universāliem cenzoriem. Viens cenzors ir norīkots katrā no miljards centrālā visuma pasaulēm, pievienots pastāvīgā dienu mūžīgā planētas administrācijai.
Ne gudrības pilnveidotāji, ne dievišķie padomdevēji nav šādi pastāvīgi pievienoti Havonas administrācijām, un mēs arī pilnībā nesaprotam, kāpēc universālie cenzori ir izvietoti centrālajā visumā. Viņu pašreizējās aktivitātes diez vai izskaidro viņu uzdevumu Havonā, un tādēļ mēs turam aizdomās, ka viņi tur atrodas paredzot kāda nākotnes visuma laikmeta vajadzības, kurā Havonas iedzīvotāju sastāvs var daļēji mainīties. Katram no 7 supervisumiem ir piešķirts 1 miljards cenzoru. Gan individuāli, gan sadarbībā ar gudrības pilnveidotājiem un dievišķajiem padomdevējiem viņi darbojas visās 7 supervisumu nodaļās. Tādējādi cenzori darbojas visos lielā visuma līmeņos, no pilnīgajām Havonas pasaulēm līdz sistēmu suverēnu padomēm, un viņi ir organiska daļa no visiem evolucionāro pasauļu dievišķo laikmetu spriedumiem. Kur un kad vien ir klāt universālais cenzors, tur un tad ir dievības spriedums. Un tā kā cenzori vienmēr pasludina savus spriedumus sadarbībā ar gudrības pilnveidotājiem un dievišķajiem padomdevējiem, šādi lēmumi ietver paradīzes trīsvienības apvienoto gudrību, padomu un spriedumu. Šajā juridiskajā trio gudrības pilnveidotājs būtu es biju, dievišķais padomdevējs es būšu, bet universālais cenzors vienmēr ir es esmu. Cenzori ir visumu apkopojošas personības. Kad 1000 liecinieku ir liecinājuši, vai miljons, kad gudrības balss ir runājusi un dievišķības padoms ir reģistrēts, kad ir pievienota augšupejošās pilnības liecība, tad darbojas cenzors un nekavējoties tiek atklāts nemaldīgs un dievišķs kopsavilkums par visu notikušo. Un šāda atklāsme ir dievišķs secinājums, galīga un pilnīga lēmuma summa un būtība. Tāpēc, kad cenzors ir runājis, neviens cits nedrīkst runāt, jo cenzors ir attēlojis patieso un nepārprotamo kopsavilkumu par visu, kas bijis pirms tam. Kad viņš runā, apelācijas nav. Es vispilnīgāk saprotu gudrības pilnveidotāja prāta darbību, bet es noteikti nepilnībā saprotu universālā cenzora spriešanas prāta darbību. Man šķiet, ka cenzori formulē jaunas nozīmes un rada jaunas vērtības no faktu, patiesību un atklājumu asociācijas, kas viņiem tiek iesniegti visuma lietu izmeklēšanas gaitā. Šķiet ticami, ka universālie cenzori spēj radīt oriģinālas interpretācijas no pilnīga radītāja ieskata un pilnveidotas radības pieredzes kombinācijas. Šī paradīzes pilnības un visuma pieredzes asociācija neapšaubāmi rada jaunu vērtību ultimālos. Bet ar to mūsu grūtības attiecībā uz universālo cenzoru prāta darbību nebeidzās. Ņemot vērā visu, ko mēs zinām vai pieņemam par cenzora darbību jebkurā visuma situācijā, mēs konstatējam, ka joprojām nespējam paredzēt lēmumus vai prognozēt spriedumus. Mēs ļoti precīzi nosakām iespējamo rezultātu no radītāja attieksmes un radības pieredzes asociācijas, bet šādi secinājumi nevienmēr ir precīzas cenzoru atklāsmu prognozes. Šķiet ticami, ka cenzori kaut kādā veidā ir saistīti ar dievības absolūto. Citādi mēs nespējam izskaidrot daudzus viņu lēmumus un rīkojumus. Gudrības pilnveidotāji, dievišķie padomdevēji un universālie cenzori kopā ar 7 augstāko trīsvienības personību kārtām veido tās 10 grupas, kuras dažkārt tiek apzīmētas kā stacionārie trīsvienības dēli. Kopā viņi veido lielo trīsvienības administratoru, valdnieku, izpildītāju, padomnieku, konsultantu un tiesnešu korpusu. Viņu skaits nedaudz pārsniedz 37 miljardus. 2 miljardi un 70 ir izvietoti centrālajā visumā un nedaudz vairāk par 5 miljardiem katrā supervisumā. Ir ļoti grūti attēlot stacionāro trīsvienības dēlu funkcionālās robežas. Būtu nepareizi apgalvot, ka viņu darbības ir galīgi ierobežotas, jo ir supervisuma reģistru darījumi, kas norāda uz pretējo. Viņi darbojas jebkurā visuma administrācijas vai tiesas līmenī, ko var prasīt laika telpas apstākļi un kas attiecas uz meistara visuma pagātnes, tagadnes un nākotnes evolūciju. Sadaļa numur 5. Iedvesmotie trīsvienības gari. Es varēšu jums pastāstīt ļoti maz par iedvesmotajiem trīsvienības gariem, jo tie ir viena no nedaudzajām pilnīgi slepenajām būtnēm kārtām, kas pastāv. Slepenas bez šaubām, jo viņiem ir neiespējami pilnībā atklāties pat tiem no mums, kuru izcelsme ir tik tuvu viņu radīšanas avotam. Viņi rodas ar paradīzes trīsvienības aktu, un tos var izmantot jebkura viena vai divas dievības, kā arī visas trīs.
Mēs nezinām, vai šo garu skaits ir pabeigts vai pastāvīgi pieaug, bet mēs sliecamies uzskatīt, ka viņu skaits nav fiksēts. Mēs pilnībā neizprotam ne iedvesmoto garu dabu, ne uzvedību. Viņi iespējams pieder pie superpersonisko garu kategorijas. Šķiet, ka viņi darbojās visos zināmajos aplokos un rīkojās gandrīz neatkarīgi no laika un telpas. Bet mēs par viņiem zinām maz, izņemot to, ko secinām par viņu raksturu no viņu darbības dabas, kuras rezultātus mēs noteikti novērojam šur un tur visumos. Noteiktos apstākļos šie iedvesmotie trīsvienības gari var pietiekami individualizēties, lai trīsvienības izcelsmes būtnes tos atpazītu. Esmu viņus redzējis, bet zemākām debesu būtņu kārtām nekad nebūtu iespējams kādu no viņiem atpazīt. Laiku pa laikam arī evolūcionējošo visumu vadībā rodas apstākļi, kuros jebkura trīsvienības izcelsmes būtne var tieši izmantot šos garus savu uzdevumu veikšanai. Tāpēc mēs zinām, ka viņi pastāv un ka noteiktos apstākļos mēs varam pavēlēt un saņemt viņu palīdzību, dažreiz atpazīt viņu klātbūtni. Bet viņi nav daļa no acīm redzamās un noteikti atklātās organizācijas, kurai uzticēta laika telpas visumu vadība, pirms šādi materiāli radījumi ir nostabilizējušies gaismā un dzīvībā. Viņiem nav skaidri saskatāmas vietas pašreizējā evolūcionējošo 7 supervisumu ekonomikā vai administrācijā. Viņi ir paradīzes trīsvienības noslēpums. Nebadona Melhisedeki māca, ka iedvesmotie trīsvienības gari ir lemti kādreiz mūžīgajā nākotnē darboties vientuļo vēstnešu vietās, kuru rindas lēnām, bet noteikti tiek ritinātas, jo viņi tiek norīkoti par noteikta veida trinitizēto dēlu līdzgaitniekiem. Iedvesmotie gari ir visuma vientuļie gari. Kā gari, viņi ir ļoti līdzīgi vientuļajiem vēstnešiem, izņemot to, ka pēdējie ir atšķirīgas personības. Mēs daudz zināšanu par iedvesmotajiem gariem iegūstam no vientuļiem vēstnešiem, kuri uztver viņu tuvumu pateicoties iedzimtai jutībai pret iedvesmoto garu klātbūtni, kas darbojas tikpat nekļūdīgi kā magnētiskā adata norāda uz magnētisko polu. Kad vientuļais vēstnesis atrodas iedvesmotā trīsvienības gara tuvumā, viņš apzinās kvalitatīvu norādi par šādu dievišķu klātbūtni un arī ļoti noteiktu kvantitatīvu reģistrāciju, kas ļauj viņam faktiski zināt klātesošā gara vai garu klasifikāciju vai skaitu. Es varu pastāstīt vēl vienu interesantu faktu. Kad vientuļais vēstnesis atrodas uz planētas, kuras iedzīvotājos mājo domu saskaņotāji, kā Urantijā, viņš apzinās kvalitatīvu uzbudinājumu savā gara klātbūtnes uztveres jutībā. Šādos gadījumos nav kvantitatīva uzbudinājuma, tikai kvalitatīvs satraukums. Atrodoties uz planētas, uz kuru saskaņotāji nenonāk, kontakts ar iedzimtajiem nerada šādu reakciju. Tas liek domāt, ka domu saskaņotāji kaut kādā veidā ir saistīti ar paradīzes trīsvienības iedvesmotajiem gariem vai savienot ar tiem. Kaut kādā veidā viņi iespējams ir saistīti noteiktās sava darba fāzēs, bet mēs to īsti nezinām. Viņi abi nāk no visa centra un avota tuvuma, bet viņi nav vienas un tās pašas kārtas būtnes. Domu saskaņotāji nāk tikai no tēva. Iedvesmotie gari ir paradīzes trīsvienības pēcnācēji. Iedvesmotie gari, acīm redzot, nepieder pie atsevišķu planētu vai visuma evolucionārās schēmas, un tomēr šķiet, ka viņi ir gandrīz visur. Pat kamēr es formulēju šo paziņojumu, mana saistītā vientuļā vēstneša personīgā jutība pret šīs garu kārtas klātbūtni norāda, ka tieši šajā brīdī ar mums, ne tālāk kā 25 pēdu attālumā, ir iedvesmotās kārtas gars ar trešā spēka klātbūtnes apjomu. Trešā spēka klātbūtnes apjoms mums liek domāt par iespējamību, ka 3 iedvesmotie gari darbojās sadarbībā. No vairāk nekā 12 būtņu kārtām, kas šobrīd ir saistīts ar mani, vientuļais vēstnesis ir vienīgais, kurš apzinās šo noslēpumaino trīsvienības entitāšu klātbūtni. Un tālāk, kamēr mēs esam informēti par šo dievišķo garu tuvumu, mēs visi esam vienlīdz nezinoši par viņu misiju. Mēs īsti nezinām, vai viņi ir tikai ieinteresēti mūsu darbības novērotāji, vai arī viņi kaut kādā mums nezināmā veidā faktiski veicina mūsu pasākumu panākumus. Mēs zinām, ka trīsvienības dēli skolotāji ir veltīti visuma radību apzinātai apgaismībai. Esmu nonācis pie stingra secinājuma, ka iedvesmotie trīsvienības gari, izmantojot superapzinātas tehnikas, arī darbojās kā valstību skolotāji. Esmu pārliecināts, ka pastāv milzīgs daudzums būtisku garīgu zināšanu,
Patiesība, kas nepieciešama augstiem garīgiem sasniegumiem, kuru nevar apzināti saņemt, pašapziņa efektīvi apdraudētu saņemšanas noteiktību. Ja mums ir taisnība šajā koncepcijā, un visa mana būtņu kārta to dala, tad šo iedvesmoto garu misija varētu būt pārvarēt šo grūtību, pārvarēt šo plaisu universālajā morālās apgaismības un garīgās attīstības schēmana. Mēs domājam, ka šie divi trīsvienības izcelsmes skolotāji savās aktivitātēs veido kaut kādu saikni, bet mēs to īsti nezinām. Supervisuma apmācības pasaulēs un Havonas mūžīgojos aplokos esmu brāļojies ar pilnveidojošiem mirstelījiem, garīgotām un augšupējošām dvēselēm no evolucionārām valstībām, bet viņi nekad nav bijuši apzinājušies iedvesmotos garus, kurus laiku pa laikam vientuļo vēstnešu uztveres spējas norādīja esam mums ļoti tuvu. Esmu brīvi sarunājies ar visām Dieva dēlu kārtām, augstām un zemām, un arī viņi neapzinās iedvesmoto trīsvienības garu pamudinājumus. Viņi var un arī atskatās uz savu pieredzi un stāsta par notikumiem, kas ir grūti izskaidrojami, ja neņem vērā šādu garu garbību, bet izņemot vientuļos vēstnešus un dažreiz trīsvienības izcelsmes būtnes, neviens no debesu saimes nekad nav apzinājies iedvesmoto garu klātbūtni. Es neticu, ka iedvesmotie trīsvienības gari spēlē ar mani paslēpes. Viņi iespējams tikpat cītīgi cenšas man atklāties, kā es cenšos ar viņiem sazināties. Mūsu grūtībām un ierobežojumiem jābūt appusējiem un iedzimtiem. Esmu pārliecināts, ka visumā nav patvaļīgu noslēpumu, tādēļ es nekad nepārtraukšu savus centienus atrisināt šo manu radīšanas kārtas garu izolācijas noslēpumu. Un no visa šī jūs, mirstīgie, kas tikko sperat savu pirmo soli mūžīgajā ceļojumā, varat labi redzēt, ka jums ir jānoiet garš ceļš, pirms jūs progresēsiet ar redzi un materiālu pārliecību. Jūs ilgi izmantosiet ticību un būsiet atkarīgi no atklāsmes, ja cerat ātri un droši progresēt. Sadaļa numur 6. Havonas iedzimtie. Havonas iedzimtie ir paradīzes trīsvienības tiešs radījums, un viņu skaits pārsniedz jūsu ierobežoto prātu izpratni. Urantiešiem arī nav iespējams iztēloties tādu dievišķi pilnīgu radību iedzimtās dotības, kādas piemīt šīm trīsvienības izcelsmes rasēm mūžīgajā visumā. Jūs nekad nevarat patiesi iztēloties šīs krāšņās radības, jums jāgaida ierašanās Havonā, kad varēsiet viņus sveikt kā gara biedrus. Savas ilgās uzturēšanās laikā, miljards Havonas kultūras pasaulēs, jūs izveidosiet mūžīgu draudzību ar šīm izcilajām būtnēm. Un cik dziļa ir šī draudzība, kas izveidojas starp viszemāko personīgo radību no kosmosa pasaulēm un šīm augstajām personīgajām būtnēm, kas ir iedzimtas centrālā visuma pilnīgajās sfērās. Augšupējošie mirstīgie savā ilgā un mīlošajā saistībā ar Havonas iedzimtajiem daudz dara, lai kompensētu mirstīgo attīstības agrīno posmu garīgu nabadzību. Tajā pašā laikā, caur kontaktiem ar augšupējošajiem svētceļniekiem, Havonas iedzīvotāji iegūst pieredzi, kas nemazā mērā pārvar pieredzes trūkumu, ko rada vienmēr nodzīvota dievišķas pilnības dzīve. Labums gan augšupējošajam mirstīgajam, gan Havonas iedzimtajam ir liels un appusējs. Havonas iedzimtie, tāpat kā visas citas trīsvienības izcelsmes personības, tiek projicēti dievišķā pilnībā, un tāpat kā citām trīsvienības izcelsmes personībām, laika gaitā viņu pieredzes dotību krājumi var palielināties. Bet atšķirībā no stacionārajiem trīsvienības dēliem, Havonas iedzīvotāji var attīstīties statusā. Viņiem var būt neatklāts nākotnes mūžības liktenis. To ilustrē tie Havonas iedzimtie, kuri ar kalpošanu faktualizē spēju saplūst ar tēva fragmentu, kas nav saskaņotājs, un tājādi kvalificējas dalībai mirstīgo noslēguma korpusam. Un ir arī citi noslēdzāju korpusi, kas ir atvērti šiem centrālā visuma iedzimtajiem. Havonas iedzimto statusa evolūcija ir izraisījusi daudz spekulāciju uversā. Tā kā viņi pastāvīgi iesūcas vairākos paradīzes noslēguma korpusos, un tā kā jauni netiek radīti, ir acīm redzams, ka Havonā palikušo iedzimto skaits pastāvīgi samazinās. Šo darījumu galīgās sekas mums nekad nav atklātas, bet mēs neuzskatām, ka Havona kādreiz tiks pilnībā iztukšota no saviem iedzimtajiem. Mēs esam apsvēruši teoriju, ka Havonas iedzīvotāji iespējams pārtrauks iestāties noslēdzāju korpusos kādreiz ārējās telpas līmeņu secīgo radīšanas laikmetos.
Mēs esam arī apsvēruši domu, ka šajos turpmākajos visuma laikmetos centrālo visumu varētu apdzīvot jaukta iedzīvotāju grupa – pilsonība, kas sastāv tikai daļēji sākotnēji Havonas iedzimtajiem. Mēs nezinām, kāda kārta vai veida radība varētu būt lemta dzīvesvietas statusam nākotnes Havonā, bet mēs esam domājuši par junivitātiem, kuri pašlaik ir lietējo visumu zvaigžņāju pastāvīgie pilsoņi, nākotnes mirstīgo veidiem, kas varētu dzimt uz apdzīvotām supervisuma sfērām gaismas un dzīvības laikmetu uzplaukumā, un ienākošā garīgā aristokrātija no secīgajiem ārējiem visumiem. Mēs zinām, ka iepriekšējā visuma laikmeta Havona bija nedaudz atšķirīga no pašreizējā laikmeta Havonas. Mēs uzskatām par pamatotu pieņemt, ka mēs tagad esam liecinieki tām lēnājām izmaiņām centrālajā visumā, kas paredz nākošos laikmetus. Viena lieta ir skaidra – visums nav statisks, tikai Dievs ir nemainīgs. Sadaļa numur 7. Paradīzes pilsoņi. Paradīzē dzīvo daudzas izcilu būtņu grupas – paradīzes pilsoņi. Viņi nav tieši saistīti ar augšupejošo gribas radību pilnveidošanas schēmu un tādēļ nav pilnībā atklāti Urantijas mirstīgajiem. Ir vairāk nekā 3000 šo augstāko inteliģenču kārtu. Pēdējā grupa tika personificēta vienlaikus ar trīsvienības mandātu, kas pasludināja 7 laika un telpas supervisumu radīšanas plānu. Paradīzes pilsoņi un Havonas iedzimtie dažreiz tiek kopīgi apzīmēti kā paradīzes Havonas personības. Ar šo noslēdzās stāsts par tām būtnēm, kuras ir radījusi paradīzes trīsvienība. Neviena no tām nekad nav nomaldījusies, un tomēr visaugstākajā nozīmē viņas visas ir apveltītas ar brīvu gribu. Trīsvienības izcelsmes būtnēm ir tranzīta prerogatīvas, kas padara viņas neatkarīgas no transporta personībām, piemēram, serafīmiem. Mums visiem ir spēks brīvi un ātri pārvietoties visumu visumā. Izņemot iedvesmotos trīsvienības garus, mēs nevaram sasniegt gandrīz neticamo vientuļo vēstnešu ātrumu, bet mēs spējam tā izmantot kopējo transporta iespēju summu kosmosā, ka mēs varam sasniegt jebkuru punktu supervisumā no tā galvenās mītnes mazāk nekā 1 Urantijas gada laikā. Lai no Uversas nokļuvutu Urantijā, man bija nepieciešamas 109 jūsu laika dienas. Pa šiem pašiem kanāliem mēs varam sazināties acu mirklī. Visa mūsu radīšanas kārta ir saskarē ar katru individu, kas ietverts katrā paradīzes trīsvienības bērnu nodaļā, izņemot vienīgi iedvesmotos garus. Iesniedzis dievišķais padomdevējs no Uversas.